lova apkopes trešais solis. Vakar mēs zābakus iesmērējām ar aktīvu krēmu. Dienu pirms tām mēs viņus mazgājām. Pirms mēs turpinām viņu apkopšanu ar speciāliem līdzekļiem. Atkal zamšādu vajag uzkasīt ar lova birstīti, lai zamšādas poras atvērtos un labāk sevi uzsūktu waterstopper līdzekli. Noslēdzošajām apkopes posmam izmanto waterstop līdzekli. Iepriekš lovai bija šādi te dezodoranta tipa. Pašlaik lova pārgāja uz izsmidzināmiem šķidrumiem Waterstop Pro un ir pat jau Eko sērija. Ar Waterstop līdzekli mēs nopūšam visu apavu virsmu, ieskaitot arī sintētiskās detaļas. Zābakiem pēc Waterstop apstrādes arī ir jāizžūst. Apkopes process noslēdzies. Ja salīdzinām ar pirmajiem video, piekritīsiet, ka zābaks izskatās daudz svaigāks. Nedrīkst teikt, ka kā jauns, bet noteikti mēs esam pagriezuši laiku nedaudz viņam atpakaļ. Tāpat zābakiem ir atjaunota funkcionalitāte, zamšādas elastība ir palikusi labāka un plus atjaunota ūdens noturība. Apkopes soļus var mainīt vietām. Pieņemsim, es video uzklāju vispirms aktīvu krēmu, pēc tam apstrādāju ar Waterstop Pro, bet var darīt visu otrādi. No sākumā uzklāt Waterstop Pro, zābaks nožūst, un pēc tam uzklāt aktīvu krēmu un atkal izžāvēt zābaku. Milcamp internetu veikalā ir sadaļa armijas preču jaunumi, kurā ir arī raksts par apavu apkopi. Plus šim rakstam pievienošu arī TikTok video saites. Visus apkopes līdzekļus ir iespējams iegādāties Milcamp internetu veikalā vai arī fiziskajā veikalā Kadagā, Kadaga 7A. Tiekamies